Labdien visiem! Prieks jūs redzēt saulainajā Cēsīs. Mani sauc Kristīna Veidemane un pārstāvu biedrību Baltijas vides fórums, un kopā ar Piedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju esam priecīgi būt šajās divās dienās šeit Cēsī festivālā Lampa. Mūsu skatuves nosaukums ir Zaļš ienāk pilsētā. Cēsis ir pilsētas, mums ir kopējas aktivitātes un projekti ar Cēsīm, un tāpēc šķita svarīgi akcentēt šo tēmu par zaļumu, par ne tikai zaļo krāsu, bet kas ir aiz šī zaļuma, it sevišķi mūsdienās, kad runājam par izaicinājumiem, ko rada mums klimata pārmaiņas, gan plūdi, gan karstumi. Kā zinām, arī mums te ik pa laikam ir kādas lietus gāzes, nav izslēgts šajās dienās, bet mēs ceram, ka caur šīm dažādām 10 dialogu sesijām, sarunām, kas notiks gan šodien, gan rītdien, uzzināsim daudz ko jaunu, kas notiek Latvijā par un ap to, kā mūsu pilsētas palīdz mums pielāgoties klimata pārmaiņām, saglabājot šo te arī zaļo komponentu pilsētās. Un jā, pirmā ievada sesija mums jau ir gatava, kas runās par šo te, par to, cik svarīgi ir zaļās politikas ieviešana, un vai tas ir tikai dokumentos nostiprinājums, jeb arī praktiskos risinājumos. Bet došu vārdu arī Luīzai, dot tādu ceļu maizi mums šajām divām dienām, kas mūs sagaida šeit arī. Jā, sveiki. Arī no ministrijas puses man šķiet diezgan veiksmīga sadarbība ar Baltijas vides fórumu, kā arī ar Zaļo brīvību un Rīgas mežiem, kuri arī veido savas diskusijas šajā teltī. Bet, manuprāt, ir svarīgi, ka šajās diskusijās 10 mēs ne tikai aktualizēsim jau atkal un atkal šīs visas tēmas un sarunas, bet arī pasniegsim arī risinājumus un idejas, kuras jau šobrīd arī pašvaldības veids, jo daudzi varbūt no stāstiem ir jau no kāda projekta rezultātiem, kuri tieši pēdējos gados ir tapuši, kā arī idejas mums pašiem, kā iedzīvotājiem, ko mēs varam darīt ikdienā, jo zaļš, kā jau arī Kristīna teica, tas nav tikai par krāsu, bet arī par dzīvesveidu, ne tikai par zaļumiem un dabā balstītiem risinājumiem, bet arī par mūsu, nezinu, kaut vai šķirošanu vai izmantošanu pašu ilgspēju mūsu ikdienā. Bet, jā, vairāk tad jau mēs iesāksim ar ievadiskusiju, skatoties šos varbūt 3 līmeņus, gan no valsts, reģiona un pašvaldības, un katra mūsu, ko tad mēs varam jau šobrīd darīt, un vai tas tiešām strādā vai nestrādā. Tātad, ka mēs varam dot vārdu Guntai. Paldies! Paldies par ievadvārdiem! Labdien visiem! Jā, aplausi ir pat ļoti pelnīti. Ir 12:30, un tad ir laiks iesildīt, lai gan patiesībā skatuve te ir diezgan karsta fiziski, bet tad mēs iesildīsim arī intelektuāli šo skatuvi. Un tad labdien visiem! Numur 17 skatuvē es atgādinu, lai jūs zinat, kas ir īstajā vietā un īstajā laikā. Un kā jau manas brīnišķīgās kolēģis teica, tad šī ir sadarbības skatuve, kur satiekas Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrijas, iniciētās idejas un Baltijas vides fóruma idejas, un sveiciens šeit. Un es esmu Gunta Kalvāne, strādāju Latvijas universitātē kā pētniece, un zaļās pilsētas ir mana ikdiena, tāpat kā jūsējās, un kopā ar brīnišķīgiem ekspertiem tad mēs runāsim varbūt par tādu nērtu tēmu, bet tas jau patiesībā ir visa sarunu festivāla būtība. Un atgādinu, ka jūs esat atnākuši Cēsīs brīnišķīgajā pilsētā un sarunu festivāla virstēm, par ko nedrīkst nerunāt.